Šādā skaistā, tumši pelēkā ziemas dienā nekas nevar būt skaistāks par tādu pašu zaļgan pelēkā automobīli. Dacia Duster jaunā izpildījumā. Jā, mēs par šo automobīli esam jums jau stāstījuši, tāpēc neko jaunu neatklāsim un kopīgu ainu nemēģināsim pat uzbūrt. Vairāk vai mazāk mēģināsim iedziļināties niansēs, un nianses te ir diezgan daudz. Nu, sāksim ar to, ka konkrēti šim automobīlim ir benzīna motors, parastā rokas ātrumkārba un, uzmanību, pilnpiedziņa. Bet, lai būtu saprotamāk, pastāstīšu par to visu smalkāk un sīkāk. Dacia ir gājusi interesantu ceļu savu komplektāciju izveidē. Piemēram, ja jūs cilvēki gribat braukt ar automātisko pārnesumu kārbu, un es ļoti gribu, tad jums šis automobīls nebūs pieejams ne tā, ne savādāk, pat ja jums ir ļoti daudz naudas. Tad ir tikai un vienīgi iespēja tikt pie hibrīdās spēka iekārtas, kurš ir apvienojumā ar automātisko pārnesumu kārbu. Tas, protams, nav plug-in hibrīds, bet nevarētu arī par to sūdzēties. Ja vien tas automātiski ir par kādiem 5000 eiro dārgāks nekā parasts iekšdedzes dzinējs. Ja jūs vēlaties benzīnu vai benzīnu un LPG, tad jūs nekādā gadījumā nevarat tikt pie automātiskās pārnesuma kārbas, bet savukārt ar hibrīdu jūs nekādīgi nevarat tikt pie pilnpiedziņas. Vārdu sakot, reizes rēķins ir diezgan sarežģīts, bet, ja to izloba no sākuma līdz beigām, tad viss ir kārtībā un var piemeklēt to, ko vēlās. To, ko vēlās, bet viss tuvāk tam. Dacia Duster principā ir sasniegusi neiespējamus augstumus. Ja mēs runājam par jauno paudzi un pagājušo gadu, tad Duster ir kļuvis par Igaunijas gada auto 2025 uzvarētāju. Lietuvā tas ir kļuvis par gada auto 2025 uzvarētāju nominācijā līdz pat 30 000 eiro. Eiropas gada auto Dacia Duster iekļuva finālā, un tas jau nav maz. Un visbeidzot arī Latvijas gada auto 2025 Dacia Duster iekļuva 3. vietā. Un tas ir valstī, kurā principā visi atzīst tikai premium klases zīmolu. Te pēkšņi Duster 3. vietā. Labi, ko mēs par šo konkrēto automobīli varam vēl pastāstīt? Nāciet līdzi, un es jums mazliet pastāstīšu, kas notiek šeit. Šeit notiek viss tieši tāpat kā jebkurā Dacia Duster jaunās paudzes automobīlī, ja neskait tur vienu mazu apaļu kloķīti blakus manuālai pārnesuma kārbai, kloķim. Un ar šo kloķīti var izvēlēties braukšanas režīmus. Tātad, šeit mēs varam izvēlēties eko braukšanu, automātisko, tā kā tas ir šobrīd, sniegainā laikā, ja pa slidenu ceļu, ārpus asfalta un visbeidzot offroads, tad, kad saslēdzās viss, kas vien var saslēgties, un tad mēs varam pērties ļoti dziļi. Un pēc traktora būs jāiet ļoti ilgi. Dacia Duster Extreme komplektācija. Tāda ir gan visi testa automobīļi. Nē, lai gan hibrīds laikam nebija tāds. Visi, kas ir šādā zaļā krāsā, tie ir Extreme. Ļoti labi to visu noformulē kāds mans igauņu kolēģis, kad mēs testējām šos automobīļus. Viņš teica, ka ja šajā automobīlī izmantot tos pašus apdares materiālus, ko premium klases līdzīgi izmēra un līdzīgi stila automobīļos. Ja šeit būtu tādas pašas kvalitātes tehnoloģijas kā tur, tad šis automobīls noteikti nemaksātu 100 000, bet varbūt pa kādiem 15 000 dārgāk. Bet tas diez vai atpaliktu no augstas klases premium automobīļiem. Nezinu, man nav bijis neviens Dusteris, kurš būtu ar, piemēram, Mercedes, BMW vai Audi apdari, bet pieļauju domu, ka tā tas arī varētu būt. Jā, un ja jums interesē cenas, tad es jau varu pastāstīt, ka šis te pilnpiedziņas eksemplārs ar benzīna motoru izmaksām plus mīnus mazliet virs 20 000 eiro. Hibrīds jau tuvāk pie 25 000.
Nu, un visu pārējo nosaka jūsu apetīti, ko nu jūs tur vēlaties redzēt klāt, ko nu nē.